Ēdienas īstenībā ir diezgan tāds jautrs pasākums un gaužām noderīgs gan mums, gan skolēniem, kuri nāca pie mums. Man personīgi tā bija tāda tā kā savu ikdienas lietu sakārtošana, vēlreiz pārskatīšana, iziešana cauri visam tam, ko es daru un ko dara mani kolēģi. Ēnu dienā vispirms es piekrītu, tāpēc, ka es atcerējos sevi pamatskolas laikā un Trakoti patika ekskursiju dienas, kad bija. Varbūt tāpēc es šajā situācijā sapratu arī tos skolēnus un pēc pieņēmu lēmumu uzaicināt pie sevis un parādīt to, ko es daru un ko man kolēģi dara. Es gribēju pat ēnu, lai vairāk saprastu par darbu, tieši par darbu ofisos, birojos, kādās kompānijās, kā ar biznesu saistīts. Mēs neizvēlējāmies konkrētu speciālitāti, mēs skatāmies vairāk par darbu visā firmā kopumā, kas tieši ar ko nodarbojas, kam ir kādi uzdevumi, pienākumi tieši. Mainījās pavisam tas pašas domas par to, ko cilvēki te dara. Ja nākot ar šajien nebiju pavisam domājis par to, ka mani interesētu šis darbs, es biju nākus vairāk par to, lai vēlreiz pārliecinātos, ka tas darbs nav domāts man, tad pēc šīs dienas es laikam saprotu to, ka es varētu apsvērt idejas strādāt kādā uzņēmumā, firmā. Cilvēki tie ir ļoti tiešām labi mums paskaidro visu. Pat tas mazums, ko mums paskaidro, pat tas jau sāk vilināt.